savu piekaras gājienu varam novērot, tad, kad viņš tā labi saliek šķērsā. Stikazāns otro reizi Nissan 200 SX kļūda pirmajā reizē sagriešanās pēdējā līkumā. Un iespēja vismaz ar vidējo rezultātu izvilkt augstāk. Ļoti nesvārojās, šķiet vairs neviena cita visu. Un aiziet pirmais kvalifikācijas brauciens, 30. numurs Viņš arī huligāns. Mēs arī vēl braucam ar M5 un visu labāk uzskatīt. Izmisīgi cīnījās par nopirkt trešās sērijas BMW lētāk nekā pēc sacīkstiem savas kārtībā M5. Un turklāt Kaspar troksni izpūtējā. Mārtiņš Valnieks ar kārtējo Nissan 200 SX. Jā, galīgi, mēs priekšā. Labi, vajadzēja betonēt vairāk. Roberts Rode, vienīgais Latvijas pārstāvs šajā trīniekā, pirmajā piegājienā apstājās jau pirmajā līkumā, tagad pazūd sātrība. Un apgriežamies otrādi, nu tas jau uz fināliem nevēl nemaz. Vismaz dūmus tie Nissan taisa pamatības, par to viņam. Roberts Rode, šeit gar tribīnēm, divas kļūdas, divos kvalifikācijas braucienos un diezgan čābīgs rezultāts. Bet trasē Andris Valcīts, vēl viens Nissan 200 SX. Iespējams sākums, vēl pēdējais pagrieziens, trajektorija gan nav tā ideālākā, bet nu vismaz sānslīde un dūmi uz goda. Vienīgais Porsche šajās sacīkstēs Feliks Palovs ar Porsche 924. Andris Vācis, 39. numurs, Nissan 200 SX. Vai gluži ideālajā trajektorijā, bet vispār labs sniegums un cerības iekļūt finālos, kā tur galvenais. Nav tā īsti varas atnēst tāds sniegums un tālāk jau lēmumu tiesnešu ziņā, bet šķiet, ka dikti maz punktu viņam paliek šajā kvalifikācijā. Raimo Mūžīgs, BMW 328, pirmais mēģinājums bija ļoti labs, un arī sākas labi, pārmetam uz otru pusi.
šķiet, ka kopsumā pāriem braucieniem tomēr labs rezultāts ir sanāks. Vispār 8. finālā Kaspars Martinsons un Darījus Baņes. Darījus Baņes uzvarēja pavasaras sacīkstē, šoreiz kvalifikācijā viena kļūda, tomēr finālā iekļāva. Baņes no mums ļoti laba trajektorija, abiem diviem tomēr. Nākamajam braucienam pārī ar Edmundu Ērgli. Bet šeit vēl Kaspars Gērvis braucienā uzbrauc uz riepām, apgriezās šoreiz no ideālās trajektorijas aizbrauc Gērvis un šķiet, ka tas varētu būt Lamberts, kurš iekļūst nākamajā kārtā. Viņiem pirmajā baterijā parādījās, mēs rādījām. Labs sākums dienai. Aiziet jau 4. reizi šīs abas mašīnas trasē. Andris Vācis pa priekšu, Dievijos Rudženskas no Mogaras, no Aviem. Liktenīgais pirmais līgums šoreiz pārmetiens uz otru pusi. Jānis Lamberts aizmugurē Kaspars Kaņu ar vienu šoktu mašīnai. No, tagad aiziet praktiski bez distances, bet Jānis aizmugurē cieši aizmugurē Lamberts un pat priekšā. Otrā, Pāvils Vāvarī nobrauc pirmā brauciena kārklāsies, šoreiz pagaidām rezultāti ļoti līdzīgi.